Valsts kases attīstības un projektu vadības departamenta direktors Jānis Bergmans, kuru mēs sagaidām ar aplausiem. Jāni, laipni lūdzam! Sveicieni mūsu vidū, skatuvi tavā rīcībā. Labdien! Tie, kas skatās, gan attālinā, gan klātienē. Mans stāsts vairāk būtu tāda dalīšanās ar to pieredzi, kuru mēs tā kā publiskajā sektorā esam ieguvuši pusotra gada laikā. Kas mums ir izdevies, kas nav izdevies, un varbūt ir kaut kādi jautājumi, kurus tad tā kā publiskais sektors varētu no mums paņemt savā rīcībā un jau laicīgi padomāt, jo tie būs tie paši grābekļi, uz kuriem mēs jau esam uzkāpuši. Un sākt es varbūt ar to stāstu, ka mēs visi esam tādā vienotā noteikumu rindā, un tie noteikumi mums visiem ir vienādi, gan publiskajam sektoram, gan arī privātajam sektoram. Un pirmais no tiem uzsveramajiem punktiem, tad visi vārdi šeit ir ļoti svarīgi, tad e-rēķins ir dokumentu samaksas veikšanai. Tad tas normatīvi ir noteikts, atceramies, tas nav ne preču piegāda dokuments, tas nav nekāda citādāka veidā traktējams atteicinājuma dokuments, bet tieši viņš ir ar fokusu uz samaksas veikšanu. Un trīs īpašības, kas ir šim te e-rēķinam, un tas ir tas, kad viņš ir strukturēts, tad izveidots atbilstoši standartam, un viņš ir mašīnu lasāms. Un šis mašīnu lasāms, tas ir ļoti svarīgs vārds, jo mēs bieži mēģinām šo te e-rēķinu padarīt par cilvēku lasāmu dokumentu, bet pēc savas būtības mums ir jādomā par to, ka e-rēķins ir paredzēts mašīnai, lai mašīna viņu var precīzi un skaidri nolasīt. Ieviešana. Tad mēs visi arī dzīvojam vienā tā laika grafikā. Tad mums ir ieviešana paredzēta vairākos posmos, un publiskais sektors šo e-rēķinu ieviešanu jau ir uzsācis no 1. janvāra 25. gadā. Sākums bija grūts, bet šobrīd jau ir pagājis pusotrs gads. Pieredze ir uzkrāta, šobrīd jau ir vienkāršāk. Šobrīd mēs jau esam arī gatavi dalīties ar šo pieredzi, stāstīt par dažādām kompetencijām, dažādiem risinājumiem. Arī pusotra gada laikā vēlāk arī parādīšu, tomēr visas problēmas, visi jautājumi nav atrisināti. Un tas varbūt ir tāds laika intervāls, ja nākotnē uzņēmums domā ieviest e-rēķinu stāstu 1 mēneša laikā, tad tas nebūs iespējams. Tā kā saulaicīgi ir jāsāk domāt par šīm lietām. No 1. janvāra 27. gadā publiskais sektors vai tie piegādātāji, kas sniedz savus pakalpojumus publiskajam sektoram, nodrošina e-rēķinu iesniegšanu vai kopijas iesniegšanu valsts ieņēmuma dienestam. Par to iepriekšēji kolēģi jau stāstīja. Un visbeidzot, no 1. janvāra 28. gadā tas ir paredzēts arī šī ieviešana publiskajā sektorā. Un trešā lieta, kā mēs apmainamies ar šiem rēķiniem, tad mums normatīvi paredzēti 3 veidi, pa kuriem arī kolēģi minēja, tad kopumā raksturojot sistēmu vai šo situāciju, tad tie decentralizēti risinājumi. Katrs uzņēmums no savu brieduma stāvokļa vai izvēlās, kuru tad šo te piegādes kanālu viņš savā e-rēķina apritē izmantos. Un savukārt centralizēts risinājums ir valsts ieņēmuma dienesta EDS sistēma, kurā tad centralizēti tiek iesūtīti visi e-rēķinu dati, un tad valsts ieņēmuma dienesta izdara šīs centralizētās datu analīzes un seko līdzi ekonomikas rādītājiem. Valsts kases loma šajā ekosistēmā sāktu es ar to, ka publiskā sektora iestādēm mēs esam tāds iekšējs konsultants, pie kura vērsties kaut kādus atbalsta meklējumos, tad iestādē pašai nav jāmeklē kaut kāds ārējs konsultants, par ko jāveic konsultācijas maksājums, vai arī nav jāiet pie saviem izstrādātājiem, vai viņi vēlas kaut ko validēt, tad droši var vērsties valsts kasē, un tad valsts kasa savas kompetences ietvaros, pieredzes ietvaros iedos kvalitatīvu konsultāciju, kādā veidā labāk organizēt šo e-rēķinu ieviešanu savā iestādē. Minēju jau, ka esam nodzīvojuši pusotru gadu,
Ja sākotnēji bija ļoti daudz konsultatīvu jautājumi, tad dotajā brīdī konsultācijas iestādes vairāk neuzdod. Tad, tā kā mēs nolasām to, ka iestādes kaut kādā veidā vai nu ir samierinājušās, vai atradušas risinājumus, labākus, sliktākus, bet viņas risina šos te savas ikdienas problēmas, ne problēmas, bet tā kā šobrīd tie jautājumi valsts kasē netiek iesūtīti, bet joprojām dzirdam un redzam, ka šādi vajadzība palīdzēt noteikti ir. Tad valsts kasa piedalās darba grupās, kur pārstāv publisko sektoru. Un valsts kasa ir arī būtisks e-rēķinu spēlētājs. Tad valsts kasa pie sevis ir izveidojusi vienotā pakalpojuma centru, un vienotajā pakalpojuma centrā tiek apkalpotas 109 valsts iestādes, tātad viņām tiek sniegt grāmatvedības pakalpojumi, un šo pakalpojumu ietvaros gan tiek saņemti e-rēķini, gan arī tiek izsūtīti. Un tad ar šo te iestāžu iestādes saņem šo te mūsu atbalstu, tad viņas izmanto mūsu izveidoto centralizēto risinājumu grāmatvedībā, kā arī šobrīd arī šie te visi saslēgumi rēķinu nosūtīšanai vai rēķinu saņemšanai šīs 109 iestādes saņem centralizēti. Kādu šodien mums ir izaicinājumi? Joprojām, tad saņemšanas virzienā. Ir process, kas ir pirms grāmatvedības, un parasti šis process ir referents, saimniecības daļas vadītājs, līguma izpildītājs un tam līdzīgi, kuram ir uzdevums pieprasīt no komersanta e-rēķinu. Tad šis izaicinājums ir tāds, ka ir vēl pietrūkst zināšanas, kā paprasīt, kā pateikt, ko mēs vēlamies un ko rēķinā vajag iekļaut. Tad šī ir viena no lietām, kas tā kā būtu kompetenti jāvirza un jāpilnveido. Otra lieta pie saņemšanas. Mūsu kolēģi bieži vien prasa PDF rēķinus. Ja atceramies, e-rēķins ir mašīna lasāms dokuments. PDFs ir papildus informatīva lapa, jeb rēķina bilde, kas attēlo saturu e-rēķinam. Un juridiski, ja mēs skatāmies, kas ir dokumenta oriģināls, tad dokumenta oriģināls ir XML fails. PDFs nav dokuments, kuru mēs tālāk varētu izmantot kaut kādās tiesvedības pierādījumos vai tam līdzīgi. Bet šobrīd to tā kā kolēģi uzskata par lietu, kas tā kā būtu jāprasa. Tad ir izaicinājums, ka rēķini tiek iesniegti nekorektās e-adresēs. Publiskais sektors ir tas, kas ir pateicis un kuram ir šīs likumā noteiktais kanāls, ka rēķini jāiesūta e-adresē. Iestādes var izvēlēties izveidot vienu vai vairākas e-adreses. Un, lai kaut kādā veidā nodrošinātu šo te dokumentu plūsmu, kā arī izveidot automatizētus risinājumus, ir saveidots vairāks. Un komersants iesniedzot šo te e-rēķinu, viņš īsti nespēja norentēties, kura tad ir tā īstā, kurā tad jāiesniedz. Un tad tas ir tas veids, ar kuru nākas sadarboties un skaidrot, kura tad ir tā korektā un pareizā. Rēķinos pietrūkst datu, proti, ar ko mēs saskaramies, ka publiskajā sektorā ir vairāki šie te pasūtītāji, jeb struktūra vienības, jeb departamenti, jeb kādas citas struktūrālās vienības, kuras tad saņem šo e-rēķinu, un e-rēķinā nav norādīts, kas tad ir tas darba pasūtītājs. Un ja atnāk uz juridisko personu rēķins, tad tas saņēmējs nespēja norentēties, kuram tālāk šo rēķinu nodot saskaņošanu. Tad ļoti būtiska lieta ir šī pasūtītāja reference. Kā arī, protams, ir svarīgi ļoti pārējā data kvalitāte. Tad ir tāda iespēja, ka XML rēķinā tiek iekļauti pielikuma faili. To sauc par failu konteinerizāciju.
Un ir saskaramies ar to, ka ne visi saņēmēji, kas saņem šo te rēķinus, proti šo te XML failu atvērt tā, lai arī atvērtu vienlaicīgi arī tā kā redzētu šos pievienotos failus. Un tas tā kā ir izaicinājums un ar to tā kā nāks saskarties. Un visbeidzot no izaicinājumiem, ka saņēmējs tā kā nav spējis pielāgot savus procesus un savas IT sistēmas. Jo mēs vēl esam dzirdējuši to, ka ir iestādes, kuras izdrukā e-rēķinu un tālāk jau veic kaut kādas papīra darbības. Tas tā kā īsti produktīvi un automatizēti nav. Pie nosūtīšanas, strādājot ar šīm 109 mūsu klientu iestādēm, saskaramies ar to, ka pietrūkst mums vienotā rēķinu izsūtīšanas adrešu grāmata. Ja būtu šāda grāmata, tad katrs komersants būtu noziņojis, kā viņš vēlās saņemt rēķinu, tad arī šis izsūtīšanas process būtu stipri vienkāršāks. Jo šobrīd ir tā, ka mēs patērējam daudz laiku, lai atrastu, kas ir šim komersantam vai rēķina saņēmējam tas pareizais, kur viņš vēlas redzēt to rēķinu. Un tad arī pēc šīm te meklēšanām, tad attiecīgi, protams, ir tā izvēle. Izvēle bieži vien, protams, nokrīt uz e-pastu, bet e-pasts, tā kā praksē netiek rekomendēts kā labākais risinājums. Viņi, protams, var izmantot, bet statistiski ir aptuveni 4% no e-pastos nosūtītajiem rēķiniem, kuri pazūd. Tas var trāpīt, var netrāpīt. Vēl viena lieta, kas ir saistīta ar e-pastiem, ka viens providers nodrošina nosūtīšanu otram provideram, e-pasta uzturētājām, tad saturs tiek bojāts. Un nevienmēr gala saņēmējs var atvērt vaļā tieši to sūtījumu, kuru viņam ir izsūtījis pakalpojums sniedzējs. Un nosūtīšanas pusē tas ir no punktiem, ko šeit ielikt, tad izēju uz PayPal tīklu. Tātad mēs tuvojamies tam brīdim, ka mums būtu jāsāk startēt un jāsāk mācēt rēķinus nosūtīt pārrobežu darījumos. Un šī tā lieta, ko mēs tā kā vēl neesam realizējuši, bet tuvojoties 2030. gadam, noteikti šī pieredze arī būtu tā kā jāsaprot, kā mēs varam iziet šo PayPal tīklu un kādā veidā mēs ar to darbojamies. Un noslēgumā tātad faktiski no tā obligātā pienākuma iesniegt rēķinus mēs 5 tādu punktu secībā, tātad sākot no 1. un beidzot ar 5. varam nokļūt no pienākuma līdz lieliskai iespējai, kā šos rēķinu datus izmantot datu analīzei, procesu vērtēšanai, automatizētai un lēmumu pieņemšanai. Tas tā kā no mūsu puses ir pieredzes stāsts. Vēlreiz aicinu domāt laicīgi par 28. gadu, jo 28. gads pienāks. Un, tā, lai viņš neiestājas tulīt un tagad, bet lai laiks sagatavoties. Paldies! Aplaus Jānim! Mēģināsim, Jāni, tagad saprast, kurš jautājums ir tev un kurš ir kolēģiem, jo jautājumi šeit birst iekšā, bet viens populārs jautājums ir no vienas grāmatvedes, kas strādā pašvaldībā. Un jautājums, vai pašvaldības arī var pie jums konsultēties? Jā. Var konsultēties, jo es saprotu, ka šobrīd vismaz šai grāmatvedēji ir nedaudz vajadzība saņemt arī vairāk izglītojošus materiālus un konsultēties. Laikam tas līdz šim nav pietiekami saņemts, vai grāmatvedeži var arī pie jums vērsties ar saviem jautājumiem? Jā, pašvaldības sektors ir tieši tas sektors, kur jūtam šo te vajadzību, ka viņiem šobrīd ir grūtāk pielāgoties un varbūt arī pietrūkt tās zināšanas un ir vajadzīgi kaut kāds šis te impulss vai atbildes tieši uz tām situācijām, kāds viņiem ir. Kā noteikti, ka jā. Tad visādi tehniski jautājumi birst, tad skatos kolēģiem, vai kāds palīdzēs varbūt uz tiem pēc tam atbildēt. Skatāmies.
Tā, viens no jautājumiem ir šāds. Vai kāpēc e-rēķinam nav iespēja norādīt kā adresātu patieso maksātāju apakšuzņēmēju, bet jānorāda atbildīgā iestāde, kas noslēgus deleģēšanas līgumu? Tas tāds diezgan tehnisks jautājums, vai ne? Jautājums ir, kurā vietā norādīt, jo mums ir vairāk kanāli, vairākas iespējas. Mēs varam grāmatvedības sistēmā norādīt, varam e-adresē norādīt, tā kā tad droši vien, kad ir jāprecizē. Tā, skatāmies. Viens tieši jautājums adresēts valsts kasē. Izskaidrojiet lūdzu soļus. Ja budžeta iestāde ir e-adrese un tiek saņemts e-rēķins, kas notiek tālāk? Kā valsts kase saņem šo rēķinu, lai veiktu grāmatvedības funkciju? Respektīvi, kā valsts kase saņem iestādes e-rēķinu? Valsts kases risinājumā pie e-adreses slēdzas klāt grāmatvedības sistēma. Tad tā sistēma, kuru mēs izmantojam grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā. Un šī sistēma tiešā veidā no e-adreses paņem sūtījumu un ieliek sistēmā uz saskaņošanas procesu. Tad tā ir automātiska procedūra. Kāds anonīms skatītājs vaicā, ka iestādes sūdzoties, ka nav iespējams nosūtīt e-rēķinus uz pašvaldības e-adresi. Firma iesūta iestādes e-pastā strukturēto XML failu rēķinu un PDF. Kāda iemesla dēļ nav iespējams iesūtīt e-rēķinu? Vai ir zināms par šo situāciju, vai tur varētu būt kāda nesapratne izsūtītāju pusē? Neuzķeru to problēmu, jo e-pasta tika pieminēta un e-adrese. Faktiski varbūt arī tā ir diezgan populāra kļūda. Nevajag dublēt dažādos kanālos šīs lietas. Ir viens kanāls, kurā mēs iesniedzam, un tad arī ar to darbojamies. Bet tā kā mēs 109 iestādes saņem e-adresē e-rēķinus, globāla problēma tā noteikti nav. Labs jautājums. Jā, varbūt tajā pildot to formu, tajā brīdī to pašvaldību nevar uzreiz atrast. Varbūt ir jāskatās, vai ne? Cik cilvēki, tik situācija. Grūti tā uzreiz bez konteksta arī atbildēt uz šo. Bet es ticu, ka mūsu kolēģi arī tālāk palīdzēs atbildēt par e-rēķinu jautājumiem. Tāpēc, Jāni, teiksim šobrīd lielu paldies. Paldies par ieskatu arī no valsts kases puses. Aplaus Jānim. Paldies!